komandas. Interesanti spēle Baltijas līgā, redzēs, ko tad mēs varēsim sagaidīt no šī kārtos. Pirmais numurs Alina Skļemenova, 20. numurs Tatjana Valiča, jaunais sastāv papildinājums, noteikti 2-1. Tur bija sīva cīņā, šeit Šupelīte lieliski apvada, šeit būs iespēja uzsist pa vārtiem, tiek dota piespēle, dodas uz priekšu, lieliski piespēle Lasdavs Skaite, Lasdavs Skaite bumbu pieņem, un šeit cīties pa vārtiem Skļemenova spēlē. Jautra, skaista spēle, man ļoti patika arī pašai vēroju šo spēli. Un tā bija viena parkā spēlē pret FS Meta tika pieveikta rezultātu 4-0. Šeit Lasdavs Skaites ir pa vārtiem, bet saņems dzelteno kārtu 2-1 pārspēja savas tuvākās pretinieces FK Gintra. Šeit būs iespēja varbūt uzsist pa vārtiem, šeit dodas iekšā sodlaukumā, cīnies pa vārtiem, bet spēks šeit Šupelīte ar Lasdavs Skaiti apvada šķuru, Lasdavs Skaitis ir pa vārtiem. Lavreņuk lieliski nocīnās, šeit jāuzsist pa vārtiem, vai tas tik darīts Lavreņuk spēlē, un jā, šeit krīt, bet Skļemenovai Gergeležiju, bet Lasdavs Skaite jau ir pienākusi ļoti tuvu un dodas iekšā sodu laukumā. Un šeit būs bumbas sitiens pa vārtiem, un tie ir vārti. Tie ir vārti, vārtus, bet Lasdavs. Jā, šeit šī saspēle starp Gergeležiju un Skļemenovu nebija veiksmīga. Nemaz nepalīdzēja nekādi jācīnās par bumbu, ja vēlas iegūt kāds vārds. Šeit lieliski piespēle no Čemertāns vai Antona Paspēl. Kājās cities pa vārtiem, bet jādodas šķurus priekšu. Antona centās bumbu padot Čemertānai, bet atņem to sitiens pa vārtiem. Jā, šī bijuši diezgan asas, diezgan daudz spēlē ar bumbu RFS Women. Šeit arī tiek izdarīts sitiens. Tā liels centrējums no Gergeležiju, šeit kritiens. Un pie mūsu sargātajiem vārtiem šeit šķurlēts pāri bumbai. Šeit liels sitiens no Valičevas un Lasdavs Skaite lieliski bumbu apstrādājā šeit. Šeit visi protestē pret šo izspēli un tāpēc kaut kas jauns, kaut kas cits. Šeit citiem pa vārtiem, bet Skļemenova arī bumbu ar rokās un tas šim pirmajam puslaikam. Alinai Skļemenovai pēdējās spēle esam iedzinējos ar rezultātu 1-7. Šeit šķur lieliski spēlē 1, Čemertāna ar bumbu dodas uz priekšu. Šeit lieliski piespēle no centrējums iekšā, bet līdz galam neviens neatrodās, jo šeit jau arī vēl ir pilnībā viena pati. Šeit liels centrējums, šeit tikai nedaudz jāpieskarās bumbai, bet pie bumbas tikt pirmās. Šeit Davīd dodas uz priekšu. Sitiens šeit lieliska piespēlu Dogdas virzienā, sitiens, bet Skļemenova patīkami ir neielaist otros vārdus. Šeit Davīd dodas uz priekšu, apvada Smirnovu, šeit atspēlē tālāk. Jurijānam arī Valaka, kas bumbu raida ārpus laukuma, bet tas neizdodas. Šeit Lasdavs Skaite, Boisu, Šķur. Šeit pārsodas. Šeit Feriks tiešām arī būs dzeltenā kārtīte. Centrējums, kā sitiens, šeit galvu spēlē aizsardzību, šeit šķur lēca, šeit arī sitiens un Lavreņuka blok. Arī Valika, jā, arī tiesas parāda, ka šeit ir sots noticis, bet bumba palika pie tikai Žalgiris atrodās mazākumā, kā varam redzēt, arī visi spēlētājs ir nosēdušās zemāk. Šeit Lavreņuka spēlē pret divām nedaudz vieglāks pretinieks nekā RFS Women, un viņi tālāk nogādā šeit bumbu Žalgiris virzienā, sitiens pa vārina pati sev bumbu ar galvu tālāk uz priekšu. Šeit lieliski dodas iekšā sodu laukumā, šeit centrējums, vai tur viņi nosist pa vārtiem. Bet Antona bumbu izcīna. Sitiens un lido laukumā spēlē tālāk Gricienko centra. Tad Davīd iespēja mēģināt izveidot kādu bīstamu sitienu šeit. Davīd pieņem bumbu. Loks priekš sodu laukumā. Meklē kādu no komandas biedriem. Šeit Smirnova tādā neprotīgā pozīcijā padot tālāk bumbu. Šeit Gricienko centās bumbu
šeit. Centrējums. Sīties pa vārtiem! Vārti! Ir vārti! RFS Buven gūst vārtus 90 plus minūtē! Un ar to spēli beidzās! Sūta atpakaļ uz Lietuvu. Alīna Ansone gūst skaistus vārtus no stūra sitiena. Nu, šis bija kaut kas neredzēts. Paldies visiem, ka jūs skatījāties, lai jums jauks šis te futbola